draugiem. Sveiciens visiem no Parīzes. Šodienas mans mazais īsais sižetiņš nebūs varbūt par zivīm, par lomiem, par makšķerēšanas metodēm, bet varbūt tāds īsts stāsts varbūt par to, kad cenšamies makšķerēt piemēram visur. Tā kā man bija paredzēts ceļojums, un es nevaru iztikt bez makšķerēšanas. Man bija diezgan liels tāds uzdevums. Ko darīt, kā darīt un kādas ir alternatīvas un varianti. Tā kā manā ceļojuma laikā man bija paredzēta tikai roku bagāža, nevis lielā bagāža, tad man bija tāds uzdevums atrast savu piemērotu makšķeri, ko varētu iebākt mugursomā iebāzt. Tā kā, ja jums ir lielā bagāža, tas apmet ļoti daudz problēmu, bet kā es rīkojos un darījos? Pavisam vienkārši instinktīvi devos uz tuvāko veikalu, kurš man bija Samo veikals, Piedrujas iela. Atkal tā nav nekāda reklāma. Vienkārši aizgāju, piemeklēju, es nezinu, cik tā makšķerīte varētu būt gara, 40 cm. Maksā smieklīgi lēti. Tests viņai, blasterīte tas ir, maksā viņa nepilns 10 eiro, bet tests viņai 10-30 gramu. Un šodien es arī šo te makšķerīti arī izspēlēšu konkursā. Jā, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Tātad, stāsts ir tāds. Tātad atradu makšķerīti, iebāz mugursomā un devās makšķerēt. Paņēmu mazāku spolīti, kas man bija, varbūt nebūtu piemērot, varbūt tieši street fishingām, varbūt 3000, es labāk ņemtu 2,5 vai 2. Bet komplektiņš iet mugursomā, viss perfekti, mēs varam makšķerēt. Bet nākošais izaicinājums manā gadījumā bija. Es paņēmu visādas gumijas, ziltiņas, twisterīšus, nepisterīšus, citādi dažādas gumiņas. Bet tā kā caur lidostu nevaru vest asus priekšmetus. Es nevarēju vest āķus. Tāpēc man bija jādodās uz vietējo veikalu, protams, kur es atradu visu vajadzīgo. Tepat netālu no Eifeļtorņa ir ļoti labs veikals, es arī parādīšu kadros. Un tā es arī šo savu ideju realizēju. Tad nākošais. Pēc Francijas makšķerēšanas likumdošanas mums ir jāiegādājas makšķerēšanas karte, tāpat viss kā pie mums. Manā gadījumā es nemācēšu nosaukt to mājaslapu nosaukumu, bet es pielikšu kaut kur šeit kaut kur informāciju par to, kāda mājaslapa un kas ir jāizdara. Tātad mēs ieejam aplikācijā vai mājaslapā, piereģistrējamies, izvēlamies, cik ilgi mēs vēlamies makšķerēt. Manā gadījumā tā bija dienas atļauja, dienas atļauja maksā 13 eiro. Un mēs brīvi, pa Parīzes centru dodamies, makšķerējam pa Sēnes upi, pa slaveno Sēnes upi. Zivis šeit ir, es zinu, ka ir. Kadros es jums parādīšu, ka zivis es redzēju. Bet, diemžēl, es šoreiz nevienu zivu nenoķēru. Bet zivis te ir. Es esmu redzējis daudz video, ka te ir liela sāme, ka te ir karpus, ka te ir zuši. Vienīgais momentiņš ir tā, kad mēs makšķerējam vienkārši for fun. Jo arī Francijas Parīzes vides dienas ir noteikts no 2010. gada. Nevienu zivu nedrīkst paturēt. Viņa nav domāta priekš ēšanas. Tik liels piesārņojums šajā pilsētas vidē, ka viņa nav domāta ēšanai. Bet ne jau tāpēc es šeit esmu atbraucis, lai tās zivs ēstu. Vienkārši, lai baudītu savas foršās lietas, kas man patīk darīt. Ko man patīk darīt. Runājot vispār par makšķerēšanas kultūru šajā valstī, es domāju, ļoti vērts ir arī atzīmēt to, kad, ja runā par street fishing, es redzu, ka makšķernieki šeit ir. Nav daudz, bet ir. Tas nozīmē, ka šīs arī tradīcijas, neskatoties to, ka zivs šeit nav paturāmā vai lietojama maltītē, bet makšķernieki ir. Kas ir forši? Tomēr tā ir, es uzskatu, ka tā ir priekš manis personīgi labākais meditācijas veids, makšķerēšana. Ja? Arī ļoti labs arī aktīvā un pasīvās, varbūt sporta aktivitātes, varbūt laika liederīga pavadīšana. Pozitīvi tas, jūs arī redzēsiet manā video, arī es pielikšu tos kādus no savas makšķerēšanas tās reizes, kad franči zina, kur ir Latvija.
kas ir Latvija un kāda ir galvaspilsēta. Sorry, I don't speak English. Does it bait? Is there any fish? No. 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 You're from Austria. No. A similar flag from Latvia. Lettonie. Lettonie? Yep. Oh, great. C'est pas Riga? Yeah. Yeah. So what, you're doing like a video? Yeah. Are you on YouTube or something? Yeah. Oh, have fun, good luck. Yeah. Thank you. Hope you have better luck, man. Have a nice one. Yeah. See you. Thank you. Enjoy your trip. Yep. Thank you. Arī tā cilvēki atpūšās, sēž. Protams, ja mēs pie mums ieraudzītu šādu te piesārņojumu pie upes, es domāju, ātri vienu mašķernieku sarosītos un šo te visu savākt. Pilsēta ir megapola un te ir ļoti liels iedzīvotājs skaits. Piesārņojums ir mežonīgs. Bet upe arī, es domāju, ka šajā upē varētu būt ļoti daudz migrējošās zīves sugas arī. Tāpēc, kad upe nevis krustojās, bet upe sāks pie Lamanša šauruma. Un Lamanš, jūs paši visi ziniet to, kad ietek gan Atlantijas okeānā, gan kas tā pa jūru ir starp Skandināviju un Lielbritāniju. Bet jā, vārds sakot, visi pasaules ūdeņu ceļi ir pieejami. Tāpēc visas iespējamās migrējošās okeānijas vai jūras zivs nāk noteikti šeit nārstot, nerunājot jau arī, es kaut kur biju lasījis to, ka pēdējos gadus arī lašu populācija šajā upē ir uzlabojusies, bet es domāju, noteikti ne Parīzē. Kaut gan teorētiski lasu var aiziet arī vēl tālāk. Grūti teikt, kas viņu zina. Jā, bet es redzēju ļoti skaisti zivs iznācējiem, žēl, ka to nesanācējiem uzrunāt manā kamerā, bet nekas, turpinām strādāt. Eju pār tiltam un redzu, ka zivs ik pa laikam izlec ārā. Cik es redzēju, nesanāca iefilmēt, tās viss ir karpa dzimta zivis, augstām līdzīgs, grūti saprotams. Tikko arī bija tikko viens plaukšķis. Zem tilta zivis ir. Kā jūs teicat, tas ir kaut kāds karpa dzimts. Tie nav plēsēji, kurus es meklēju. Bet tāpat patīkam skatīties, ka zivs ir. Ka šajā upē zivs eksistē un dzīvo tādā vidē. Tad konkurss. Spinnings. Jauns spinnings. Es viņu izmantoju tikai vienu reizi. Es viņu izspēlēšu tagad konkursā starp saviem sekotājiem. Tātad galvenie nosacījumi ir jābūt. Tev jābūt manam sekotājam. Tev ir jānosēž īkšķīts šim video un iekomentē, kāda ir tava pieredze bijis ar ceļošanu un ar lomiem ārzemēs. Tādu komentāru. Jā, tie arī būtu arī galvenie nosacījumi. Kā es solīju, nākošajā video arī būs atkal pie citiem ūdeņiem. Un visu, ko es gribu teikt, vienkārši copējam un vēlreiz copējam vienmēr un visur. Paldies un tiekamies čau pie nākošajām copas reizītēm.